Kadreizējās saulaines arodskolas kopmītņu ēka ieguvusi nevien jaunu krāsojumu un siltu mētelīti, bet arī mūsdienīgas komunikācijas. Jaunieši straujos soļus gan nomainījuši krietni rimtāki iedzīvotāji. Tagad šeit izveidots sociālo pakalpojumu centrs. Pirmie iemītnieki jaunajā mājvietā ienākuši pirms nedēļas. Pie Elvīras durvīm rindā vēl gozējas ķirbi, kuriem pagaidām nav atrasta vieta, bet saimnieces Mīluls Dūda gan jau iekārtojies itin omulīgi. Arī pats saimniece par jauno, lai arī nelielo dzīvokli, ir ļoti priecīga. Es jau nemaz neticēju, ka es te varētu dzīvot, jo es nekad mūžā neesmu dzīvojis tādā istabā. Es visu mūžu dzīvoju pa pažobelēm. Juliāna ir vientuļā pensionāra un iepriekš dzīvojusi kopā ar 4 dzīvokļu biedrenēm. Es jau domāju, ka jērtāk. Nevienu nevajag. Kad gribu, tad mazgājos, kad gribu, tad ēdu. Nevajag. Nu tā. Tā, kad gribu, tad guļu. No 36 dzīvoklīšiem 4 pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pagaidām sociālajā centrā dzīvo vien 7 iemītnieki, taču drīz gaidāms papildinājums. Sociālā dienesta vadītāja izrāda 3. stāva mitekļus. Šeit vieta paredzēta jaunajām ģimenēm, kas laulības ostā iestūrējušas vismaz 3 mēnešus pirms iesnieguma uzrakstīšanas. Protams, ar šiem te vientuļiem pensionāriem tas ir savādāk, jā, protams, ka viņiem visticamāk, kad arī šie te tiks katru gadu pagarināti šie te īres līgumi, bet tām jaunajām ģimenēm un citām kategorijām, tas nebūtu tā kā domāts, ka viņi tagad varētu šeit 5 un 10 gadus, jo, kā mēs sakam, šeit tā mūsu mājas loma ir radīt patvērumu tiem cilvēkiem, kam viņa tai brīdī ir nepieciešama. Sociālajā centrā telpas varēs īrēt arī pašvaldībai nepieciešamie speciālisti, kas pieaicināti no citiem novadiem, un tiks attīstīti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas būs pieejami visiem novadu iedzīvotājiem. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.